bijis dīvainākais skatuves tērps, kurā tevi ir ieģērbis šova vai koncerta stilists? Man liekas, iepriekšēji koru kādi, kad tas bija jau 11, es neatceros, cik gadus. Tad, man liekas, viens tērps bija tāds, kas man nebija diezko ērts, kurā es pats nejūtos ērti. Ļoti iespīlēts, kas man ļoti nepatīk vispār, tāds, kas nesaskana ar manu būtību. Tas nozīmē, ka tu varbūt apsvēri iespēju uzstāties ar pliku torsu? Nekad mūžā. Kas ir mazākais apģērbu gabals, ar kādu tu esi izskrējis uz skatuves? Varbūt esi kādreiz aizmirsis kādu sapausu uzvilkt, piemēram? Man bija nācies tā, kad es aizbraucu un man nav zeķis. Tad tev kāda meitene izpalīdzēja, vai tu ar basām kājām, ja? Nē, basās kājas ievilku kurpes un kāpa skatavas. Man ir bijis tāds gadījums, kad kādreiz bija viens ļoti klasisks krekls balts, kur bija augšā pogu un lejā pogu, pārējais pogas ieliekams. Pāris stundas pirms šī pasākuma es atskārtu, kad krekla man ir smuki izgludināts, bet tās 4 pogas, kas ir vajadzīgs, viņas nav man. Paldies manam kolēģim, kurš man izpalīdzēja ar savu kreklu. Es viņam iedevu savu kreklu, jo viņš vienkārši bija paslēpies aiz instrumentu. Un viņam bija augstā žakete, un viņš varēja to manu kreklu uzvilkt un kaut kā izlīdzēties, jo tas tiešām manu torsu redzētu. Esi izslāpis pēc jaunumiem? Lasi žurnālu Jauns un privāts.